Kas ir piedzīvojums? Es personīgi to definēju kā došanos nezināmajā. Jābūt tai sajūtai, tu atklāji kaut ko jaunu. Un tie var būt sīkumi, atklāt kaut ko jaunu par sevi, par ceļu, par šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tas ir iemesls, kādēļ organizētas tūris ar skaidri definētiem sākumu un beigu punktiem neietilpst šajā kategorijā. Šī piedzīvojuma, jeb izziņas kāde ir mums katram. Tas iemesls, kādēļ mēs kā suga esam izplūkušies pa visu šo pasauli pirms droša un ērta ceļojuma iespējām. Doties nezināmajā, tas kaut kas tās, kas ir daļa no cilvēka dabas. Mans plāns šajā dienā ir patestēt savas robežas, doties pa lielceļu līdz Kasamonu pilsētai, bet tālāk pa lauku ceļiem un kalnu ceļiem izmēģināt TET, jeb Trans-European Trail trasi, un beigās veidot nometni kalnos un nedaudz papītupēt zvaigznes. Noskaņojums man ir labs. Esmu jau Turcijā, tas ir Anatolijas plato. Šī vēl tāda salīdzinoši biezi apdzīvota un attīstīta esošā Turcijas daļa. Lēnām doties uz austrumu pusi, tās civilizācijas pāris nedaudz mazāk. Polu pilsēta un tās apkārtne daļa no Melnās jūras reģiona. Jūras klātbūtne var just arī tagad. Augstāki un mitrāki vēji no Melnās jūras puses rītiem rada miglas un vakaros. Temperatūra arī var nosvīdēt salīdzinoši zemi. Ceļojot solo, viens no lielākajiem mīnusiem Turcijas centrālajā un austrumu daļā ir tāds, ka ļoti pietikuši un angliski. Un arī tūris šeit nav ierastās hosteļu publikas vai mugursomnieki, kas staigā apkārt. Šis nav tādas īsti turistīgas vietas. Attiecīgi nav iespējams parunāt ar viņiem, cilvēcisko kontaktu izveidot. Paprasīt, kā viņiem ir pa dzīvi, ko viņi domā par Erdoganu un citus interesants jautājumus. Tad laiku iesājās tāda vēlme runāt ar random pārdevējiem. Latvijā. Porziņģis. Yes. Šī tāda Turcijas tradīcija vai noteikums viņam visur uzpilda benzīnu. Apkalpošanas personāls pats neskaties klāt nekam tur īsti. Sākumā šī neieras, tad beigās jau pierodi un tad jau laikās Latvijā, Lietuvā, tad Polijā jocīgi, tad neviens nāk klāt un nepalīdz. Šeit man pēdējā apstāšanās vieta pirms iebraukšanā Pēdiņās kalnos. Bija domājis, ka tā būs lielāka problēma benzīna atrašana. Izrādījās, ka nē, Turcija ir ļoti labs benzīna tīkls. Lielāks izaicinājums bija
benzīnu dažreiz sameklēt uz lielceļiem, kur viņiem ir milzīgas pauzes ar tām atpūtas vietām. Šī man pirmā pieredze un vienā vārdā episki. Man patika, protams, ir arī secinājumi. Secinājums numur 1. Jātrenējās pašam. Šeit Latvijā jāsāk, nevis jābrauc uz kalniem. Otrais, drošāk un ērtāk ir braukt kompānijā. Vēlāk pāris kritienu un izvilkt no grāva emociju ir vienkāršāk divatā vai tietā, nekā tikai vienam. Trešais, mocis arī bišķi jāpielāgo un noteikti vajadzētu lielāku protektoru riepai. Un ceturtais ir jāmēģina pašam vairāk apkūt to moča remontu. Šoreiz nebija vajadzīgs, nebija jāmaina arī iepas pašam. Tur bija kaut pāris sīkai remontiņi, tur atlocījies ātru pārslēgs un spoguļi, bet kopumā ir labāk būt neatkarīgam, labāk pašam zināt, ko darīt, ja negadījumā kaut kas notiek.
runā par kalniem, vispār iedomājas kaut tur sniegos virsotnes un, nezinu, cilvēki neapdzīvotas rajonus, bet nē, tur daudz cilvēku ir, saimniecība notiek. Un tad, to īstumā katrais skatoties īsti nevar ieraudzīt. Ielaiz tikai karti, reiz kaut kādas līnijas, ceļus. Bet to iespēju īsto, kā tas viss ir. Ieklausīt teikt, ka tu ieraudies šeit uz vietas un pasties pats. Pašam būtu interesanti paņemt kādu tuvu austrumu iedzīvotāju no Turcijas, nezinu, Irānas, Irākas. Ko viņš teiktu par Latgali. Dziļi Latgalas mežos, 0 grādos lietus. Kaut gan runājot par irākiešiem, viņi jau to dara paši ar mūsu draugu Lukašenko palīdzību. Tā kā varbūt nav jāved. Šeit redzēt, ka es plīdz atpakaļ uz asfaltēta ceļa. Tagad dodos uz īspīdi atpakaļ civilizācijā. Braukšu uzpildīt benzīnu. Iebraukšu mazā ciematiņā. Sameklēšu, kur paēst. Un tad jau tālāk uz nometnes vietu. Šajā brīdī vēl nezināju, cik tālu braukšu. Bija iezīmējis kartē tādu maršrutu. Beigās apstājos pie pirmās iepaunotās vietas Kunduz Dagī. Biju jau noguris, bija pāris ar kritieni. Un mocīs bija jāpacilā. Un arī apkārt bija ļoti skaisti. Tie bija izlēmi, ka nav ko. Es biju tālāk jāizbauda. Jāizbauda laiks turpat. Un kritiens Zubļos nebija plānots, bet pēc tam es izskatījās mocis pēc kārtīga piedzīvējumu ciklu. Nebija vairs tieši un spīdīgs, bet grožu dēļ bija vērts. braukšana motociklu savā ziņā terapija, veids, kā koncentrēt domas, būt šajā mirklī. Tāda fakta dēļ, ka tur neko citu darīt, atļauties vienkārši nevari.
Tu par to samaksāsi. Īpaši sarežģīti vietās, kur ir skaista apkārtne. Gribās skatīties apkārt, nevis koncentrēties uz ceļu. Bet nu tad labāk ir sākties, paņemt to brīdi un doties tālāk. Šī man šīs dienas ceļa pēdējais gabals. Ļoti skaists. Pašam patika. Tālāk jau meklēšu vietu nometnē. Atklāšu, ko nedarbojās mans gāzes baloniņš, kurš ir, tā kā man radīja somu, sakarsis un bojāts. Bet, nu, par laimi bija arī ēšanas opcijas, kurām nevajadzēja nesalīšanu. Un tad pats vakars sākās ar ļoti miglainu apmākšos laiku. Piepinētās mitrās augstās gaisa plūsmas no Melnās jūras. Bet nakts vidū noskaidrojās, tur izdevās pāris fotogrāfijas. Prasājos ar pēdējo video fotomontāžu. Tad jau tiekamies nākamajā video.